Ak, Dievs, re, kur viņš ir. Čau, skibidī. Šis ir Marks, Latvijas čempions ielu vingrošanā un visdrīzāk stiprākais 18-gadnieks Latvijā. Šodienas mēģināšu izdzīvot viņa treniņu. Lai es stiprāk. Šodien ārā ir nenormāli augsts. Man rāda, ka ir -1 grāds. Čeki, es parasti šī tik augstā laikā netrenētos, bet šodien stāsts nav par mani. Ko mēs šodien darīsim? Mēs taisīsim maslapus šodien. Cik daudz? Kamēr nomirsim. Labi, kas vēl? Vēl mums ir presītis šodien. Trenē presīti? Vispār ļoti reti. Dzirdat, čempioni trenē presīti. Es netrenēju, varbūt tas man pietrūkst. Ok, un kas mums vēl jādara? Tas arī viss? Jāiesildās sākumā. Vai. Šalcošām šļakatām pārskālo liedagu pārstījā kāpās. Pārzūzo dūksnāju donīs, dem ziedaguļ mana melna sāpē. Dūdieviņ, dodunas gaišumu vakara bēdām. Markus, kad būs nākamās sacensības? Mums ir 27. decembrī. Latvijas čempionāts Liepājā. Piedalīsies? Es domāju, ka stabili. Kāda kategorija? Street lifting zem 80 kg. Zem 80, vai parāda savu presīti? Tagad esmu kaut kāda 82 varbūt. Vajag drusku nokatot. Čeks ir reāli līni. Ko mēs tagad daram? Tagad mēs iesildīsimies ar pull-upiem un tam maucam maslapus. Sver, cik maslapus tu vari? Baigi maz. Man rekords bija kā 12. Vispār, kāds tev tagad ir splits, kā tu trenējies? Un vai tu visu laiku ārā trenējies, vai nav baigi augsts? Pasties sniegs. Sārā tikai svētdienās uz geto maucu street lifting, bet tā es trešdienu un piekdienu mājās trenējos ar svariem. Bet ceļ augstajās peldēs, man liekas, tas man palīdz atjaunoties pēc katra treniņa. Ja? Es neesmu gājis augstās peldēs, bet... Es eju augstajā dušā. Tas arī labi. Labi, ko mēs tagad daram? Maslapus. Cik jātaisa? 8? Jāmēģina 8. Kroči 8 izējas mums jāuztais. Starp citu, man vakar bija treniņš, tā kā... Man bija svētdiena. Šodien pa dienē, otrdienē. Jā. Ir teorētiski, viņam vajadzētu sasalt, ne? Kroči, Džeki iečkojot manas rokas. Viņam tāds pašs. Tas ir, lai labāks klips. Vai ne, kamermen? Vispār žēl, viņš nevar trenēties ar mums, jo viņš filmē, bet Džeki, lūdzu nolaikiet šo video, lai es varu viņam algu maksāt. Paldies! Ir tikai tveice, dūmakaini spožam un neskaitāmas ēnas dilst un lūst. Es rakstu vārdus putekļainā logā, es nāku tā. 7. Viss cieņa. Ej, pasties manām biksēm. Vai drusku čauks. Tu beigās 8 uztaisīji? Es 8. Baigi labi. Bet smagi bija. Bija smagi. Grūtāk nekā vasarā. Labi. Cik mums vēl seti un rep? Vēl mums ir daudz. Jā, un karoči, ko daudz no jums nezina. Markus arī ir piedalījies pasaules čempionātā, jo pagājušo gadu, kad viņš uzvarēja Latvijas čempionātā, viņš kvalificējās uz pasaules čempionātu un es nezinu, varbūt var padalīties visiem jaunajiem sportistiem, kas notiek pasaules čempionātā, kaut kā motivēt. Tur ir tā kā vislabākie atlēti no pasaules sabrauc. Mums notika Sofijā, Bulgārijā, aprīļa beigās, un tur bija ļoti sūdīgi man. Es domāju, man kaut kāda viena no pēdējām vietām, bet pieredze bija ļoti laba. Man liekas, tu biji jaunākais. Es biju jaunākais, jā. Trase bija ļoti grūta. Viens Džeks teica, ka tā ir grūtākā līdz šim bijusi. Džeks,
17 gadu vecumā piedalījās pasaules čempionātā ielu vingrošanā. Kādi ir jūsu attaisnojumi? Šis laukī bija viegli. Mēs varam pajautāt tiem sīkiem, ko viņi domā par mums. Labi, bet labi svētošu, no sākuma citu jautājumu. Marks, Jā. es zinu, vasarā mēs ļoti bieži skrējām kopā, bet vai tev joprojām skrien un kādas tev domas par skriešanu? Vai tas nesadedzina tev visus muskuļus? Grūti teikt, es vairāk skrienu tikai reizi nedēļā. Tā ir sestdiena, 20 km. Es gribēju biežāk, bet man tagad ir problēmas ar kājām. Ja? Man sāp šitā priekšējā vieta. Man tas pats viņš atceries. Džeki, varbūt kāds no jums zina. Man arī tā bija, es skrēju, ja? Man sāk sāpēt šitā priekšējā vieta. Kāds, kurš zina, ierakst komentāru, lūdzu. Zināt, tev tā kā pauzē. Tagad tikai vienreiz nedēļā. Ir grūti skriet tāpat. Jā. Labi, aizējam pie faniem. Mums tur fani sauc. Ejam? Davai. Jūs gribat dot interviju? Karoči, viens no jums. Kā tev sauc? Daņiks. Keniks. Tu zini mani īsto vārdu? Oldums. Oh my God. Manu zini? Jā, Marks. Pareizi. Labi, tātad jautājums. Ko domā par mūsu kontentu? Plašāk. Zini, kas ir salicis sakārtots teikums? Nezinu. Noraksturo ar 3 vārdiem. Es nezinu. Labi. Tev ir kaut kas, ko gribu pateikt plašajai pasaulē. Es domāju, būs 2 miljoni skatījumu. Followiet manam accountam. TikTokā. Kāds tev ir? Habibi Daneks. Davai, turies, Habibi Davai. Daneks. Dāj, Habibi. Tu negribēji interviju, ja? Davai, turās, Džeki. Tu vari viņam iemest. Nē, nemet, lūdzu, nemet. Mums uz pierādījumu, ka jūs mūs apbižojat. Līdz viņa metīs. Jā. Jūs redzējāt, kāda man refleks? Skipoju viņš. Mēs pēc tam uztaisam fizika update, vai ne? Jā. Davai, labi, uznācam vēl izēs. Un kā tev ir ar miegu? Cik bieži tu guli? Cik bieži? Katru dienu. Cik bieži un cik daudz? Kāds tavs Katru pliksnīgi? dienu man mās kaut 7-6 stundas. Ja? 6-7. Ja tev nav tā kā miegs nāk visu dienu? Ir, jā, tagad tā ir. Jā, un vairāk jāgulēt. Ir, jā. Pēc ko tu vajadzēja gulēt? Kādos 12 vienos. Kurš platāk? Es varu platāk. Es nomešu to viņu. Jā. Man būtībā tas pats, man 7 stundas, bet es eju ap 10 gulēt un 5 mostos kaut kas tāds. Es par kādas tev attiecības ir ar Henstenu tagad? To viņi dara? Ārā mēs tagad vairāk mājās. Jā, man būtībā... Paga, mājās? Nopietni? Jā. Kā tu taisi mājās? Es vienkārši uz zemes, ķipā, pret sienu. Pret sienu. Jā. Un es tā kā atsitos, lai man kājas. Jā, es sapratu to domu. Jā. Kroči, es tagad vispār nedaru, bet pavasarī jāsāk atkal trenēties. Vēl joprojām balts rokas. Jā. Kāda tev ir pierre, piemēram, pulopā un dipā? Pulopā. Vispār kādi vingrinājumi tur jādara? Tur ir manēra maks, čīņaps vai pulops pats izvēlēs, un tad ir dips uz steņiem. Jā, un kāda tev pierre? Man ir dipā sacensībā 105, bet es domāju, es varēju tajā dienā 110. Tagad varbūt 120. Jā, un diez vai pulops man ir, no sais čīņapa man ir 70 kg. Tas... Labi, es nezinu, vai jūs interesē pa mani, vai šodien mums galvenais temats pa viņu, bet man personīgi tajās sacensībās bija 70 kg pulops un arī 105 kg dip. Bet atšķirība no viņu un manīm bija tāda, ka viņš tos 105 reāli viegli izcēla. Ar to dienu man bija tā, ka es 100 knapi izcēlu.
105 kaut kā arī uzgāja. Tas ir baigi daudz ir atkarīgs tavā prātā. Tas arī ir svarīgi, Žeki, vai ne? Jā, viss ir galvā. Viss ir galvā, davai mācam. Cik tev bija? Man bija 5. Davai vēl pēdējais, jā? Jā. Davai. Varbūt tu gribi padalīties ar savu playlist, savu mainu. Vai parādi kādu tev playlist? Paga, jāatrod. Man ir sākumā baltā meiteņu mūzika. Kāds ir labāks? Pagaidi. Kāds ir labāks, balts vai melns? Balts. Ok. Loģiski. Tur ir pārsvarā baltā meiteņu mūzika. Tur ir powerbank. Jā, tev vajag. Jā, gribu pilkt. Labi. Krišana bišķi jāpalādē kamera. Jā, es nenofilmēšu pēdējo setu, bet mēs Tev atdod. Tagad mēs taisīsim presīt, ko mēs darām. Mēs aizsam vienreiz te pats savu augšā un nolaid lejā kājas un bez tam tev viens uzsit. Karājoties? Jā. Ok, labi. Tu pirmais. Es pirmais. Jā. Vai stipri sīst? Nezinu. Vai. Lai es nenomirstu. Kurš vienreiz pacēl un sita, jā? Bet tagad es nolaižu lejā. Ok, jā. Vai. Viss bija optimāli. Lai es vajag stiprāk, ne? Zemāk bišķi. Zemāk. Tas bija zemāk. Jā. Jā. Mēs vienkārši babu kopā kājas savu. Kā? Viņi grib sist mums. Ei, viņi grib sist mums. Tad jums katram ir viens sitiens viņam un man. Da aiziet pirmais. Tu pirmais. Tu pirmais. Kāpēc? Tāpēc? Vai tā ir nākamā dziesma? Nē, labi, es varu pirmais. Vai. Ne pārāk, es negribu nomirt. Pats galvenais nestat te vai par ribām. Labi? Please. Domā? Labi, dovai, Džeki. Jūs varat nākt. Es paceļu kājas, jā. Tā, kas viņus nolaiž pilnībā lejā, tad tikai var sist. Parādi, kur tu var sist. Kur tu apmēram sitīs. Jā, ok, safe. Man varbūt šitā. Nē, vienkārši tak sistēs no kājas, tad var sist. Vai Markus, tu pasaki, kad sit? Labi. Sit. Ātrāk. Sit? Uzreiz kā Man bail. Uzreiz kā nolaiž lejā. Jā. Safe. Tu to arī var sist. Bija stiprāk par tevi. Jā, bet teks nolaiž lejā, jā. Jā, zemāk bišķi. Jā. Malacis. Vai tu? No visu vājumu. Lai mūsu paklausās. Tā ir tagad es nomirstu. Kroči, tagad mums ir sācis fizika update, salīdzināsim, kā mēs izskatāmies. Joprojām balti pleči. Bet jā, tā tad mūsu svara atšķirība ir 10 kg sanāk, jā? Laikam, jā. Kur ir labākais apgaismojums? Albert, kur ir labi? Šeit apakšā ir labi? Jā. Tiešām? Labi, mēs esam pauzes kaut kādas klasiskās. Labi, triceps, jā. Labi, es neticu. Nē, biceps. Mugur. Jā, ok. Vispār man bicepsam pāms jau. Labi, nē, vispār labs jautājums. Tu kā es trenē? Markus. Pagaid. Kā es netrenēju? Jā.
Tātad Man liekas, man vajadzētu sākt. es sāku nesen trenēt, pēc tagad viņas jau skipoju, pagāja 2 nedēļas un jau beidzas trenēt kājas. Bet jā, labi saģērbamies. Šajā ierakst komentārā, kuru fizīgi jums vairāk patīk. Viņš ir vairāk līniju. Jūs ar kādu nākotni ķeklāt, tu redz, trenēs te vēl daudz sīkiem. Man liekas, Tagad jā, sāk trenēties. Man liekas, mēs reāli ķeklā esam vienīgie, kas iedvesmo sīkos trenēties. To ar savu tik, nu labi, mums abiem tiktok, bet reāli, jā. Jā, turās čeki, tātad šis bija jau Latvijas čempions, jau vingrošanā pagājuši gadu. Es domāju, šogad arī būs. Mierīgi. Jā, tātad. Mierīgi, nē, bet Vispār, kas tavā konkurencē vēl ir? Kas ir zem 80? Man liekas, neviena nav īsti. Rodrigo Vītols, tad Rodrigo, kurš? Edijs, man liekas. Rodrigo, tas no Liepājas? Jā. Tas jau safe. Edijs arī safe. Edijam ir stipri stāti. Viņam operācija tagad būs. Viņš nevarēs trenēties. Jā, man jānomet arī svars, bet jā, man baigi daudz jām. Bet jā, labi, ejam mājās, varbūt vēl bišķi parunāsim. Doj. Es domāju, daudzus no tavām fanēm tev gribētu jautāt, vai tev ir sieviete? Man vēl sieviete. Kur tev mikrofonu āmatos? Jā, kad būs bērni? Kas notiek? Vajag jaunas Latvijas čempions. Vajag, jā, nākamo Kaljārdu. Tagad es sasniegšu savu pilno potenciālu, lai manam bērnam ir Coach. lielāks potenciāls. Cik ilgi tu vari aizturēt elpu? Ļoti maz. Doj aizturam elpu. Jā, davai. Kāpēc nē, kur man mikrofons? Tā ir 3, 2, 1. Viss. Tev bija īsi? Karoči, jau plāna fakts, čeki. Ja tu uzaudzē muskuļus, tev ir daudz grūtāk aizturēt elpu, jo tev muskuļi daudz vairāk patērē gaisu, skābekli, asinis, viss kaut kas tāds, vai ne? Kaut kas science-based. Pārsvarā tam nepievērš uzmanību, bet tā ir. Jā. Vispār varbūt tev ir kaut kas, ko tu gribi pateikt pasaulē. Visa Latvija mūs tagad skatās 2 miljoni. Gribu, lai visi, kas skatās, man piesako TikTokā. Jā, es arī atstāšu tavus kontaktus noteikti kaut kur. Descriptionā noteikti būs. Jā, bet kaut kas tāds, ko tu gribi pateikt sveicienu mammai. Es par tavu mammu skatās mans TikToks, YouTube. Skatās. Mamma arī skatās. Nu labi, jā. Ok, tad tev nav nekas. Baigi, nē. Dai padomā. Nākamreiz būs. Čeki, savācām 1000 laikus un būs pār 2000 laiki. Tas vispār ir iespējams? Latvijā, nē. Viņš apšauba to, čeki. Share. Darat visu, savācam 1000 laikus un būs pār 2 ar viņu. Bet jā, es domāju, tad tas būtībā ir noslēgums šām video. Tad atcerieties pēc cik ilga laika sacensības? Pēc mēneša un dažām dienām. Karoči, pēc mēneša un dažām dienām ir sacensības. Latvijas čempionāts, es būšu, viņš būs. Tie, kas nodarbojas ar ielu vingrošanu, jūs arī varat mierīgi pieteikties. Tā kā uzrakstat man, es jums nosūtīšu datus par sacensībām, kaut ko tādu, ja jūs neatrodat. Bet jā, tā kā turpinām trenēties. Latvijas čempions. Es biju pagājuši gadu vičs čempions, šogad es šaubos, ka es būšu čempions, bet es darīšu visu. Paldies, ka skatījāties. Like, share, pievienojieties manam Discordam un tā. Turās čeki.